Labi, šodien es gribētu, lai mēs padomājam kopīgi par gavēšanu. Es papētīju internetā, ka gavēšana ir ļoti populāra lieta palikusi mūsdienu sabiedrībā. Par to runā dažādi speciālisti, kouči, manifestēšanas eksperti, ārsti, dziednieki un vietējie influenceri, jo tā ir kļūst par populāru lietu. Gavēšana, vai kā vajadzētu saukt to, ko pasaulīgi cilvēki dara, badošanās, vai neēšana, vai savu ēšanas paradumu regulēšana ir ļoti laba. Tā attīsta disciplīnu, uzlabo veselību un nes arī kādus citus iegūmus. Bet būtu svarīgi mums mācīties arī par šo jautājumu domāt nevis tā, kā pasaule māca. Mums tur kaimiņi pasaulīgi cilvēki gavē, mēs arī gavējam. Bet ar ko atšķirās un kā izskatās biblisks gavēnis? Šodien mēs par to padomāsim un jāsaka godīgi, es šajā laikā, kad esmu sācis iet pa šauro ceļu, es ik pa laikam ņemu mazākus, lielākus gavēņus, bet domājot un gatavojoties par šo tēmu runāt, es no jauna ieraudzīju tādā jaunā veidā to, kas gavēnis ir, un arī radās mīlestība lielāka uz to, un es ticu un ceru, ka arī jums tas tieši tāpat būs. Un tas, ko gribu pateikt jau sākumā, vienkārši, lai saprotu, par ko mēs runāsim un kas gavēnis ir, kad gavēnis primāri ir, kad mēs pazemojamies, ka mēs pazemojam savas dvēseles Dieva priekšā, mēs pazemojamies viņa priekšā un mēs tuvojamies viņam. Ir ļoti daudz papildus lietas, par kurām mēs arī runāsim, ka pieskarsimies, kad ar gavēni mēs varam arī izlūgties kaut ko, meklēt kaut ko pie Dieva, atrast kādu palīdzību, aizsardzību, kādreiz vajadzīga gudrība. Tad gavēnis var būt tāds instruments, ko mēs varam lietot, lai to saņemtu, lai mēs tiktu sadzirdēti un lai arī mēs sadzirdētu, ko Dievs saka. Bet primāri gavēnis ir kaut kas, ko ticīgie Kristus mācekļi dara, lai viņi būtu tuvu Dievam, lai viņi tuvotos Dievam. Un tad, kad es šo sapratu, tas man tā kā radikāli izmainīja to, kā es skatos uz gavēni, un es gribu to darīt biežāk. Un es arī aicinu, kad uz šo vārdu reaģējot, ka mēs arī atrastu katrs šajā nākamajā nedēļā iespēju un laiku, lai ņemtu gavēni un tuvotos Dievam un meklētu viņu vaigu. Un tā kā biblisks gavēnis nav vienkārši diēta vai diētas maiņa vai mērķis uzlabot savu fizisko vai notievēt vai kas tam līdzīgs, bet tā ir garīga aktivitāte. Tam ir garīgs mērķis. Un, lai mēs saprastu, ka arī cilvēki pasaulē var gavēt, tad zinām, ka arī farizēji, taču raksturmācītāji gavēja, jūs taču par to arī esat lasījuši. Viņi gavēja, piemēram, kāds farizējs lūdza Lūkas evaņģēlijā 18. nodaļā, viņš savā lūkšanā, un tā bija salīdzināta lūkšana ar kādu, kurš bija netaisns, kurš pazemojās Dievu priekšā. Un viņš tur saka, Dievs, es tev pasakos, ka es neesmu kā citi, tas ir Lūkas 18.11, kā citi cilvēki, izspiedēji, netaisni, laulības pārkāpēji vai pat šis muitnieks. Viņš saka, es gavēju 2 reizes nedēļā un es dodu 10. tiesu no visa, kas man pieder. Viņš tā kā darīja tās pareizās lietas, bet viņa gavēnis nebija uzklausīts, viņš nebija Dievam patīkams, Dievs neatbildēja uz viņa gavēni, jo viņš to darīja, lai rādītos cilvēkiem. Tās bija āršķirīgas lietas, ko pēc tam Jēzus arī viņam pārmet, un mēs to lasīsim Mateja evaņģēlija 6. nodaļā. Bībele nekur mums nepavēl gavēt. Piemēram, vecajā derībā jūdu tautai bija vienu reizi gadā, kad obligāti bija jāgavē, tie bija kādi svētki, kad viņiem bija jāņem šis gavēnis. Bet Bībele nekur jaunajā derībā nepavēl mums gavēt. Tātad tu vari būt kristietis, bet negavēt. Bet Bībele sagaida vai paredz, ka tie, kas ir Kristus mācekļi, ka viņi gavēs. Un Jēzus to vairākās vietās norādīja. Piemēram, Lūkas evaņģēlija 5. nodaļā, 33. pantā mēs lasām, kad kādi cilvēki jautāja Jēzum, kāpēc Jāņa mācekļi bieži gavē un dara lūkšanas, tāpat farizēju mācekļi, bet tavējie ēd un dzer, kā mēs to daram svētdienās? Viņš saka, un viņš atbildēja, vai jūs kāzu telpas bērniem varat likt gavēt, kamēr līgavēns ir ar tiem? Bet nāks dienas, Jēzus saka, kad līgavēns no viņiem tiks ņemts prom. Tad tajās dienās tie gavēs. Tad Jēzus mums pasaka, kamēr līgavēns bija ar savējiem kāzu dalībniekiem, viņi negavē, protams, viņi svin, viņi priecājas, viņi ēd, bet tad, kad šis līgavēns būs paņemts prom, tad
lai viņi būtu šajā tuvībā, ko viņa baudīja fiziski tajā laikā. Viņi gavēs, lai būtu viņam tuvi, lai viņi meklētu viņu. Lai viņi ilgosies pēc viņa klātbūtnes, un gavēns būs viens no tām instrumentiem, ko Dievs lietos, lai viņi būtu tuvi viņam. Mēs zinām, ka arī apustuļi gavēja, viņi gavēja bieži. Viņi gavēja arī tad, kad viņi saskārās ar vajāšanām, ar trūkumu, ar ciešanām. Un varbūt, kad trūkumā esot, pat ir drusku vieglāk gavēt, nekā tad, kad ir leduskapis ir pilns un daudz kam beidz derīguma termiņš. Piemēram, 2. Korintiešiem 11:27, tur Pāvils apraksta daudzas ciešanas un grūtības, kurām viņš gāja cauri, bet viņš saka, ka arī gavēšanas viņš piekop šo gavēšanas praksi, ko mācekļu evaņģēlijos īsti neīstenoja. Un tā mēs nonākam līdz Mateja evaņģēlija 6. nodaļai, kur secīgi mēs esam nonākuši līdz šai tēmai, iepazīstoties ar šo Jēzus kalnu svētru. Un tur Jēzus saka, turklāt, kad jūs gavējat, tātad viņš pieņem, ka jūs gavēsiet vienkārši kad. Tad, kad jūs gavējat, viņš nepasaka, cik bieži, vai tas ir katru nedēļu, vai 2 reizes nedēļā, vai reizi mēnesī, bet tad, kad jūs gavējat, tad neesiet kā liekuļi ar bēdīgu izskatu, jo tie izķēmo savas sejas, lai viņi var rādīties cilvēkiem. Viņi centās nodemonstrēt to, ka viņi šobrīd gavē. Viņi varbūt uzvelk sārainas drēbes, vai neskujās, vai nesmaržojās, staigā sasvīduši apkārt, vai skatījos, ka Latvijā ir tā pelnu trešdiena, kad daudz reliģiskie vadītāji un cilvēki iet publiski kaut kur ārā, viņi uzmērē savu krustus uz pierēm, lai visiem parādītu, lai visi zinātu, ka viņi gavē šajā īpašajā dienā, kas ir tieši pretēji tam, ko Jēzus saka. Viņš saka, nedariet, nesmērējiet kaut ko sev uz sejām, lai citi varētu redzēt, ka jūs tagad gavējat. Protams, ka cilvēki droši vien pamanīs, ja jūs no kaut kā atturēsieties, bet jums tas nav jācenšas parādīt citiem. Viņš saka, šiem cilvēkiem jau ir sava alga. Patiesi, viņi jau ir saņēmuši savu atalgojumu, 7. pants. Bet tu, kad tu gavē, un tas ir personīgi, ne tikai jūs gavējat, bet tu gavē. Un Bībelē mēs redzam, kad ir situācijas, kad draudzes kopīgi lemj gavēt un lūdz par kaut ko gavē, meklē to kungu. Bet tāpat jābūt personīgai praksē. Bet tu, kad tu gavē, tad viņš saka, svaidi savu galvu, kas man nozīmē, izmazgā, sakopies, izmazgā galvu, mazgā savu seju, lai tu nerādies cilvēkiem, ka tu gavē, bet lai tu rādies kam? Savam tēvam, kas ir slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tevi atalgos atklāti. Tad, kad mēs meklējam Dievu, kad mēs tuvojamies viņam slepenībā, tādā veidā, ka citi neredz, tad Dievs mums atmaksā veidā, kad arī citi to var saskatīt un redzēt. Un te jau mēs varējām redzēt dažas svarīgas lietas, ko Jēzus norāda par to, kā mums vajag gavēt un kā mums vajadzētu pareizi gavēt, bet apskatīsim vēl kādus. Un viena no tādām nozīmīgākajām raksturvietām vecajā derībā par gavēni ir Jesejas grāmatas 58. nodaļa. Un šo es iedrošinātu jūs palasīt arī šajā nedēļā, man tieši lasījumā viņi bija. Un ļoti interesanti, ka it kā tas lasījums un Bībeles plāns ir nejauši un nedaudziem patīk, bet bieži man tiešām trāpa tajā, par ko es jau domāju, vai kas notiek tajā laikā, un paldies Dievam. Droši vien, ka jums arī ir jūsu lasījumiem tāpat tas ir. Un izlasīšu no 1. panta, vairāks pants. Un, lai jūs saprastu, tur konteksts ir tāds, ka tur ir šī Izraēla tauta un šie jūdi, kuri viņi gavē, bet Dievs viņus neuzklausa, viņš neatbild uz viņu gavēni. Tātad it kā dara pareizās lietas, bet tur nav šī efektivitāte, nav šī atbilde, nav šī atsaucība no Dieva puses. Un Dievs tagad viņiem uzrādīs, ko viņi dara nepareizi. Varat arī revidētajā lasīt, tur, man liekas, arī ļoti labi saprotams, ļoti labs teksts. Iespējams, ka pat mazliet vieglāk saprotas nekā šis King James. Un tur rakstīts, sauc skaļi, viņš saka šim Jesejam, netaupi, pacel savu balsi kā tauri un pavēsti maniem ļaudīm viņu pārkāpumus un Jēkaba namam viņu grēkus. Tomēr tie meklē mani ikdienas un priecājas zināt manus ceļus, kā tauta, kas darīja taisnību un nepamet savu Dieva rīkojumus. Tātad viņi meklē mani un priecājas par maniem ceļiem, tā kā viņi būtu tauta, kas dara to visu, bet viņi nav tauta, kas dara to visu, jo viņiem ir jāuzrāda šie grēki un pārkāpumi. Tie prasa no manas taisnīguma rīkojums, tie ņem prieku tuvoties Dievam. Tālāk 3. pants. Viņi saka, kādēļ mēs esam gavējuši un tu neredzi? Kādēļ mēs esam sāpinājuši savu dvēseli, ievērojot sāpinājuši vai zemojuši savu dvēseli, un tu neliecies vērā? Viņi darīja pareizās lietas, viņi gavēja, bet viņi nedarīja to pareizi, viņi nedarīja tā, kā Dievs to noteica, un nebija tam augļi, nebija rezultāti. Viņš saka, lūk, jūsu gavēņa dienā jūs atrodat patiku un izpildāt visas savas pūliņus. Dievs viņiem saka, jā, jūs gavējat,
Jūs lūdzat, bet jūs darat visu tā, kā jūs parasti esat darījuši. Jūs neko nemainat savā dzīvē. Visu, ko jūs apņēmušies, jūs izdarat savus darbus, jūs strādājat, piemēram, arī, es neatceros, 3. mūzes grāmata, laikam, kur Dievs saka par gavēni un par svētkiem, kas Izraēla tautā ir jātur, un tad viņš saka, ja kāds tajā dienā dara kaut kādu darbu, tad viņam ir jāmirst. Ja, tā bija jābūt svētai dienai tam kungam, ka tu visu noliec malā un ka tu velti laiku vienkārši, lai tuvotos Dievam. Un viņš saka, jā, jūs tajā gavēņa dienā, jūs darat visu, ko jūs gribat, jūs izpatīkat savai dvēselē, visu, ko jūs ieplānojuši, jūs pie tā turaties un neko neatsakāt sev. 4. pants. Lūk, jūs gavējat strīdam un debatēm, lai jūs sistu ar nelietību dūri. Jūs izmantojat šo gavēņu laiku, lai strīdētos, lai par miesīgām lietām tur diskutētu. Un jums nebūs gavēt, kā jūs darāt šajā dienā, likt savu balsi dzirdēt augstībā. Tātad viņi strīdējās savā starpā, nevis viņi tuvojās Dievam, un viņu balsi bija sadzirdētas Dieva priekšā. Viņi negribēja, lai Dievs sadzirdētu viņu balsi, viņi gribēja, lai citi dzird. Viņi nodarbojās ar kariem tajā laikā, kad viņi vajadzēja meklēt Dievu. 5. pants. Vai tas ir tāds gavēnis, ko es esmu izraudzījis? Vai šis ir tas, ko es no jums sagaidu? Vai tādu gavēni es jums pieprasu? Viņš saka, nē. Diena cilvēkam, lai sāpinātu savu dvēseli, vai tas ir klanīt savu galvu kā meldriem un izplest zem sevis maisaudumu un pelnus? Un Bībele saka, ka tas jau nav nepareizi. Daudz Dievu vīri tieši šādi arī to darīja. Viņi paņēma šos pelnus, kaisīja uz savām galvām un atgriezās un nožēloja. Bet šeit viņš rāda to atšķirību. Vai tu šo sauks par gavēnu un pieņemam dienu tam kungam? 6. pants. Vai šis nav gavēns, ko es esmu izraudzījis? Atraisīt nelietības saites, tad nožēlot, atgriezties. Atdarīt smagas nastas, kas saistās arī ar kaut kādu darbu un lietām, ko esam uzņēmušies, tā kā noliktās malā, un palaist brīvībā apspiesto, un lai jūs salaužat tik vienu jūgu, kas nozīmē arī savstarpē izlīdzināšanās, piedošanu, Dievu meklēšanu. Vai tas nav izdalīt maizi izsalkušajiem, un kad tu ved nabagu savā namā, kas ir izmesti, kad tu redzi kailo, ka tu viņu apsedz, ka tu nepaslēpies no savu paša miesas, nozīmē, ka tie, kas meklē Dievu, pareizi un kuru balss tiek sadzirdēts viņu priekšā, viņi rīkosies taisnīgi un pēc taisnības. Kad tu redzi kailo, tu viņu apsedz un kad tu nepaslēpies no savu pašu miesas, tad, kad tu pareizi darīsi, kad tu pareizi tuvosies tam kungam un dzīvos taisnībā, tad tava gaisma izlauzīsies kā rīts. Tā ir garīga apgaismība vai uzvar kaut kādās lietās, kur netiekam galā. Un tad tava veselība uzdīgs ātri, kas nozīmē arī veselību. Mēs varam dabūt dziedināšanu kādreiz, kad mēs meklējam to kungu. Un tava taisnība ies tavā priekšā, un tā kunga godība būs tava mugurpuse. Tad tu sauksi, un tas kungs atbildēs. Tu sauksi, un viņš sacīs, šeit es esmu. Ja tu atņem no savu vidus jūgu, pirksta izstiepšanu un niecības runāšanu, ka tu nicini citus, un ja tu izvelc savu dvēseli pa izsalkušiem un apmierini sāpinātā dvēseli, tad tava gaisma uzliekas neskaidrībā, un tava tumsa būs kā pusdienlaiks. Un tas kungs tevi pastāvīgi vadīs. Kad tu meklēsi viņu, kad tu dzīvos taisnībā, kad tava balss tiks sadzirdēta viņu priekšā, kad tu zeminās savu dvēseli viņu priekšā. Tad viņš tevi vadīs un apmierinās tavu dvēseli sausumā un darīs treknus tavus kaulus, un tu būsi kā slacināts dārs un kā ūdens avots, kuru ūdeņi nebeidzas. Lūk, šis ir tas, ko viņš saka, ka tava balss tiks sadzirdēta Dievu priekšā, un kad tu gavēsi tā, kā Dievs to ir noteicis un kā viņš to sagaida, tad tam būs augļi. Tad tas nesīs tavu tuvību ar Dievu un arī pārmaiņas tavā dzīvē, arī garīgi izlaušanos. Un vēl kāds raksturvietas grib no vecās drības parādīt, kur mēs redzam, kā izskatās gavēnis, kas Dievam ir patīkams. Joela grāmatas 2. nodaļā 12. pants, Joela 2.12. rakstīts, tāpēc arī tagad saka tas kungs, griezieties pat pie manis no visas savas sirds un ar gavēšanu un ar raudāšanu un ar sērošanu un saplēsiet savu sirdi un ne savus apģērbus. Griezieties pie tā kunga sava Dieva. Viņš saka, saplēsiet savas sirdis, nevis savus apģērbus. Griezieties pie tā kunga sava Dieva, jo viņš ir žēlīgs un žēlsirdīgs, lēns, dusmot un no lielas laipnības un nožēlos sevi no ļauna, kas zina, vai viņš neatgriezīsies un nenožēlos un neatstās svētības aiz sevis. Viņš saka, saplēsiet savas sirdis, nogriezieties no savas šī dzīves veida, noliekat malā kaut kādus paradumus, lietas, pie kā esat pieķērušies un tuvojieties Dievam. Griezieties pie viņa, meklējiet viņu. Tas ļoti saskana ar Jēkabu vēstules 4. nodaļa 8. pantā rakstīto tuvojieties Dievam un viņš tuvosies jums. Viņš saka, tīriet savas rokas jūs grēcinieki un šķīstiet savas sirdis jūs divprātīgie.
Esiet apbēdināti un sērojiet un raudiet, lai jūsu smiekli pārvērš sērošanā un jūsu prieks smagumā. Viņš saka, pazemojieties tā kunga skatienā. Vecajā darbā daudz viet rakstīts šī savas dvēseles zemošana Dievu priekšā. Pazemojieties tā kunga skatienā un viņš jūs pacels. Un vēl viena raksturieta ir Daniela grāmata 9. nodaļa 3. pants, kur rakstīts, un es liku savu seju pie tā kunga Dieva, meklēt caur lūgšanu un lūgumiem ar gavēšanu un maisaudumu un pelniem. Un es lūdzu to kungu savu Dievu un darīju savu atzīšanos un sacīju, ja kungs, lielais un šausmīgais Dievs, turēdams derību un žēlsirdīgi tiem, kas viņu mīl un tiem, kas tur viņa pavēls. Un tālāk viņš turpina ar savu lūgšanu, bet viņš saka, es meklēju Dievu caur lūgšanu ar lūgumiem, ar gavēšanu un maisaudiem un pelniem. Un viņš bija atrodams. Un tas nozīmē, ka tad, kad mēs meklējam Dievu, ka mēs gribam viņam tuvoties, tad mums ir kaut kas jānoliek malā. Un kā mēs redzam, gavēnis nenozīmē tikai, ka mēs pārstājam ēst. Tas var izskatīties dažādi. Kad mēs zemojam savu dvēseli, kad mēs kaut ko noliekam malā, lai to laiku mēs veltītu, lai mēs tuvotos Dievam. Un pats skaidrākais tas ir, to laiku, kad mēs ēstu brokastis, pusdienas, vakariņas, našķotos, ka mēs tajā laikā nevis ēdam, bet mēs sevi zemojam Dievu priekšā, mēs ejam lūdzam, mēs zemojamies Dievu priekšā, mēs lasām, pārdomājam viņu vārdu. Bet tāpat tas var būt arī kādas citas lietas, kādi paradumi, varbūt sociālie tīkli vai filmas, ko skatāmies, vai mūzika, kas ir skanējis mūsu mājā, vai televīzija, vai ēdiens, vai saldumi, no kuriem varam atteikties. Daniela gavēnis, piemēram, ir tas, kad ēd augļus un dārzeņus un neēd kādu citu barību. Varbūt, kad mēs atsakamies no kādiem hobijiem vai kādām citām lietām, kas ir paradumi, kas mums ir mīļi vai dārgi, bet mēs to noliekam nost, lai mēs tuvotos Dievam un lai mēs zeminātu savu dvēseli un mēs arī savai miesai parādītu tās vietu. Un tad gavēņu fokus ir Dievs un šī savas dvēseles zemošana viņa priekšā un tuvošanās viņam un savu lūgumu izteikšanu, lai mūsu balss tiktu sadzirdēta. Un varbūt, ka ir lietas, varbūt kādi grēki, varbūt mūsu rakstura kaut kādas problēmas, ar kurām ilgstoši netiekam galā, tad varbūt ir laiks zemot savas dvēseles un lūgt un gavēt un meklēt to kungu un būt sadzirdētiem un lūgt, lai viņš atbild. Un lai tas gavēnis būtu derīgs, ir svarīgi, lai mēs to daram pareizi un tad tas būs efektīvs. Bībele akcentē, ka tas ir vienīgais iemesls, kamdēļ, piemēram, vīrs ar sievu varbūt uz kādu brīdi neiet kopā. Tas ir, kad kādi cilvēki ir tā nolēmuši, mēs gribam tik ļoti tuvoties Dievam, kad tajā brīdī arī vīrs un sieva var teikt, varbūt kādu brīdi mēs varam nebūt tuvībā viens ar otru, lai mēs abi meklētu to kungu. Un 1. Korintiešiem 7.5 rakstīts, neatraujieties viens no otra, kā vien ar piekrišanu, kad jūs abi vienojaties, vai, piemēram, vīrs grib meklēt to kungu, un jūs abi vienojaties un sieva piekrīt, lai jūs varat nodoties gavēšanai un lūkšanai, un nāciet atkal kopā, lai sātaņs jūs nekārdina jūs nesavaldības dēļ. Interesanti, ka tas ir vienīgais, kam Bībele saka, kad arī vīrs un sieva var būt atšķirti viens no otra, nebūt tuvībā, un tas ir tad, kad jūs gribat īpaši tuvoties tam kungam, nolikt to pārējo malā. Piemēram, 35. psalmā Dāvids saka, 13. pantā, bet kas attiec uz mani, kad tie bija neveseli, mans apģērbs bija maisaudums, es pazemoju savu dvēseli ar gavēšanu, un mana lūgšana atgriezās manā paša azotē. Un gribu arī jums norādīt, ka īpaši, ja mēs skatāmies vecajā darbā, bet arī jaunajā darbā ir kādi piemēri, kur, cilvēki lūdza un gavēja ar kādu noteiktu mērķi, un arī gavēnim ir labi, ka ir noteikts mērķis. Un tuvoties Dievam, tas jau ir vislabākais mērķis, un tas ir mērķis pār visam, bet varbūt arī, kad ir kāda īpaša vajadzība vai kāda īpaša lieta, kuru vajag izlūgties, kur vajadzīga Dieva vadība, un tas ir pareizi, kad tā tas ir. Piemēram, ja tavā dzīvē nāk kaut kāds svarīgs lēmums, vai, kā es teicu, ir kaut kas, ar ko netiec galā, vai ir saprot, ka tev vajadzīga īpaša vadība vai apsardzība, vai kāds kalpošanas darbs, ko gribam veikt, ka mēs nākam un meklējam to kungu un tuvojamies viņam. Un es nelasīšu raksturvietas, tās varu pēc tam vēlāk atsūtīt, ja vēlaties, bet vienkārši kāds no punktiem, kur Bībelē mēs redzam, kā tiek lietots gavēnis un uz kuru Dievs ir atbildējis. Piemēram, izlūdzoties apsardzību, Ezras grāmatā mēs to lasam, tad izlūdzoties bērna dziedināšanu, tas ir 2. Samuela grāmatā mēs par to lasam. Un tas nenozīmē, ka obligāti tas bērns tiks dziedināts, bet viņš gavēja un lūdza Dāvids, lai izlūgtos Dieva žēlstību. Tad arī nožēlojot grēkus, kad tu saproti, ka tu kaut kur esi kritis, pārkāpis Dieva pavēles,
tu vari atgriezties un nožēlot un arī gavēt un zemot savu dvēseli Dievu priekšā, nevienkārši pateikt, visi kārtībā, es nožēloju. Ja gars tev vada, tu vari arī daudz nopietnāk tam pieeja. Tāpat meklējot Dievu valstību un viņa patiesību, piemēram, Kornelijs bija tas, kurš lūdz Dievu un gavēja ilgstoši, un Dievs uzklausīja viņu. Un Kornelija nams, un šī ticīgā vīra nams bija pirmā pagānu draudze, kas tika izveidot. Tad izlūdzoties arī palīdzību, nelaimē, nonāk grūtībās atrodoties vai apdraudējumā. Tur vairākas raksturvietas Esteras grāmatā, Jonas grāmatā, 2. laika grāmatā, citviet. Tāpat izlūdzoties arī Dievu vadību un gudrību, piemēram, apstākļu darbos, kad vajadzēja iecelt šos vecajos vai izsūtīt Barnabu un Pāvilu, un arī citās vietās Daniels, kad viņam vajadzēja gudrību no Dieva, viņš lūdz un gavē. Tāpat uzsākot un veicot kalpošanas darbu, kā arī daudz citu piemēru Bībelē, kuriem es negribu veltīt daudz laika, un noteikti var izmeklēt un atrast tos. Bībelē ir tāda. Un ko es vēl gribēju arī atzīmēt, kad tad, kad mēs gavējam, ir vajadzīgs arī plāns. Mēs pieņemam, ka ir reizes, kad vienkārši gars ievada un kad mēs beidzam, bet ja nav skaidrs plāns, tad visbiežāk, ka mēs neizturēsim un kaut kur padosimies vai novirzīsimies no tā mērķa, kā tas man arī ir šeit bijis. Un ir svarīgi atbildēt uz jautājumiem, kāpēc es gavēju, kas ir mans mērķis, ko es vēlos no tā kunga. Vai es vienkārši saprotu, kad esmu attālinājis, ka es nedzirdu viņa balsi, kad esmu atzisis un man vajag iekarsties, es gribu būt tuvāk viņam, tas ir vislabākais mērķis. Bet, kā jau es minēju, kādu no šiem piemēriem, arī kādu no tiem var būt labi, ļoti labi mērķi, lūgt, meklēt to kungu. Cik ilgi es gavēšu? Un no kā es gavēju, no kā es atteikšos šajā laikā? Un jāsaka, ka šis atteikšanās no ēdiena ir, manuprāt, viena no labākajām lietām, ko mēs varam darīt un radināt sevi darīt, jo, ja tu vari uzvarēt šo vissvarīgāko lietu, jo cilvēks izsalkums, cilvēks, kurš ir izmisīgā situācijā, kurš ir izsalcis, viņš ir gatavs darīt jebko, lai tiktu pie ēdiena. To var redzēt trūcīgās valstīs, viņi grib paēst, ir cilvēki, kas zog vienkārši, lai viņi varētu paēst. Bet ja mēs radinām savas dvēseles, ka mēs varam arī aizliegt savu, ka mēs varam neēst, tad un mēs spējam uzvarēt šo kārību vai vajadzību, tad mēs iemācīsimies, ka mēs spējam uzvarēt arī citas kārības, tostarp arī kārdinājums, kaut kāds netiklības lietas, kas var nākt. Mums ir jāradina savu dvēseli, ka mēs spējam pārvarēt kārības, un tas ir kā papildus tam iet. Bībelē es jau saku arī savu pirmsacību pārdaru. Jā. Ļodu jau gribēja ēst ļoti pareizi, jā, izsalkuma dēļ. Just tāpat bez tās ēdiena. Tieši tā, jā. Nu jā, un tā kā noslēdzot arī šo mācību par gavēni, gribu uzsvērt, ka gavēšanas primārais mērķis nav tā kā pasaule to māca. Vienkārši aizliegt sev kaut ko, uzlabot savu veselību vai tam līdzīgi, bet tas ir garīgs mērķis, tas ir būt tuvāks Dievam. Un tās pat primārais mērķis nav kaut ko iegūt no Dieva, jo līdzīgi kā Dāvids, varbūt arī, ka tā dziedināšana nenotiek vai ka tā atbilde neatnāk. Bet caur to noteikti, ja mēs to darīsim pareizi, mēs būsim tuvāk Dievam. Dievs var kaut ko mainīt mūsos un mums atklāt kādas lietas. Gavēšana var būt tā, kas dod garīgi izlaušanos. Ja tu nedzirdi Dievu, ja tev nav personīgas attiecības ar viņu, vai tu esi atslābis, ir lietas, kur tu krīt un tu nespēji tikt galā, es tev iedrošinu, gavē par to lūdzu, tuvojies Dievam. Jo mūsu lielākā vajadzība visos laikos nav tā spiedīgā vajadzība, ko mēs izjūtam fiziski vai mentāli vai morāli, bet garīgās vajadzības. Jo cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam ir daudz mantu, un cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam ir ko ēst, bet cilvēks dzīvo no tā vārda, kas iznāk no Dieva mutes. Un mums kā garīgiem ļaudīm, tā kā Jēzus arī to mācīja, mums ir jāmācās zemot savu dvēseli Dievu priekšā un jāgavē un jātojas viņam. Un tāpēc es iedrošinu, kad arī šodien, kad mēs baudīsim piemiņas mielastu, pieminot Kristu, viņa pabeigto darbu pie krusta, ka mēs to darītu arī, ja tas atsauc jūs sirdī ar to vēlmi un sirdi, ka mēs gribam būt tuvi Dievam, mēs negribam vienkārši būt reliģiski fanāti vai radikāli burta kalpi, mēs gribam pazīt Dievu, mēs gribam pazīt viņa balsi. Mēs gribam būt tās avis, kas dzird viņu, kas seko viņam, kas nav dumpīgas. Un kur ir varbūt tuvāki Dievam, varbūt nekā mēs esam saviem dzīves draugiem. Jo tā kā šodien arī brālis pieskārās
ka mēs nevarēsim līdzi arī uz šo jauno debesu un jauno zemi paņemt neko no šīs dzīves. Un jāsaka godīgi, mēs debesīs mums nebūs bērni. Bībele arī mums atklāja, ka debesīs mums nebūs sievas un sievām nebūs vīri, mēs būsim kā eņģeļi. Es varbūt pilnībā nesaprotu, ko tas nozīmē, bet debesīs tas nebūs. Tas viss ir kaut kas, ko Dievs mums iedod šeit, lai mēs varētu parādīt viņa sirdi, lai mēs varētu kalpot, mainīties, mīlēt, darīt labus darbus un tā pārvērst viņa līdzībā. Bet viens, ko mēs varēsim paņemt un kas būs tā vērts, būs tas laiks, ko mēs esam veltījuši, lai tuvotos Dievam, lai izprastu viņa prātu, lai zemotu savus dvēseles un savu miesu viņa priekšā. Un tāpēc arī iedrošinājums ir šajā nedēļā, ka mēs meklētu, varbūt noliekot malā visas vajadzības un lietas, par kurām mēs domājam un kas ir svarīgas un kas ir vajadzīgas, kad mēs to visu noliktu malā un ka mēs atrastu laikus, lai varbūt kāds mazāk, kāds vairāk, bet lai mēs zemotos, lai mēs gavētu, lai mēs lūgtu un noliktu malā citas lietas un tuvotos Dievam. Un Jēzus teica, ka ja mēs to darīsim slepenībā, Tēvs mums atmaksās un arī tādā veidā, ka citi to varēs redzēt.